dari to ar tādu stipru vīziju, vai tu dari to ar jau tādu stipru sajūtu par tā notikumu pilnīgumu, kas šobrīd risinās, kas top. Šajā dziesmā, piemēram, māte vēl tikai auklē to bērnu, bet viņa jau redz viņu kā stiprinieku kumeļa mugurā. Viņai jau ir vīzija, un šī vīzija par to, ka viss veiksies, tā ir kā svētība, ko mēs dodam ceļā. Cilvēkam, notikumam, vienalga kā. Mēs tagad ļoti bieži to aizmirstam, ja mēs dzīvojam tādā utilitārā pieejā lietām. Ja mēs domājam tikai tīri tā racionāli praktiski, bez šīs te stiprās sajūtas, ko mēs ieliekam visā iekšā, ko mēs varam ielikt visā iekšā. Šī dziesmas tā kā to arī atgādina, ka mums ir tāda iespēja, un ne tikai iespēja, bet pilnīgi absolūti dzīves nepieciešamība, lai šīs dzīves, lai katra dzīves mirkli būtu piesātināts ar jūtām, ar spēku, ar piepildījumu.